Jo, mani mazie drāzēji! Labi, pietiks šo visu mēslu. Sveicināti! Ir jaunais gads un ir jaunas apņemšanās. Piemēram, mana apņemšanās šogad ir daudz vairāk sportot. Kaut gan, kam es meloju, viņam sanāk daudz labāk nekā man. Varu derēt, kā arī tev ir šāda apņemšanās, bet te tu esi, sēdi, rīt šipšus, un esi nonācis YouTube tumšākajā nostūrī. Šis tagad parāda, cik dziļi tu esi aizklīdis. Bet mēs visi zinām, kā parasti beidzas mūsu jaungada apņemšanās. Un lūk, šajā brīdī slinkums vienkārši ņem virsroku pār mums. Bet cik gan neizpalīdzīgs ir kaķa īpašnieks. Pat pakaļējās ķepas nevar paturēt. Tikai nesakiet, ka es biju vienīgais, kurš teica, cik mīlīgi tas kaķēns apveļas. Apveļas, ja jūs sapratat. Visvairāk man žēl ir kaimiņu suni, kurš tikai vēlās paspēlēt sunīšus ar zobiņiem. Bet kaķis tikmēr... Jā, es zinu, ka kāds no jums jau drukā komentāri, ka šis kaķis vienkārši tikai mēģina palaizīt sev olas. Un tā jūs noteikti bagātināsiet YouTube tumšo pusi tāpat kā šis komentārs. Bet es esmu sapratis, kāpēc viņš tik izmisīgi cenšas iegūt labāku formu. Rajonā parādījās jauna minka. Uz ko gan mēs vīrieši neesam gatavi sieviešu dēļ. Un tā mēs nonākam pie nākamā video. Bet dažreiz mums sanāk pievērst tikai savas mammas uzmanību, vai arī ātrās palīdzības. Džeki, nebrauciet lejā pa kāpnēm, kamēr neesat iemācījušies braukt ar velosipēdu. Labāk atskatīsimies, ko operators domāja par šo visu. Pagaidi, sieviete, viņš vēl nav nobraucis līdz lejai. YouTube'am video bez asinīm nedara. Visi tie laiki, visi tie komentāri, visa tā nauda, ko viņš nopelnījuši ar šo video. Ups, laikam nevajadzēja to teikt. Līdz šai dienai klīst nostāsti, ka šis puisis vēl joprojām gaida ātrās palīdzības ierašanos. Jo, kā mēs zinām, mobilajiem reportieriem ir svarīgi ne tikai uzfilmēt video, bet būt arī pirmajam, kas augšuplādē video un padalās ar visiem saviem Facebook sekotājiem. Un cietušie galīgi nav viņa interesēs. However, guys, es tagad zinu, no kurienes Skrillex rāva iedvesmu savai dziesmai. Varbūt Skrillexam jāiesūta arī kaut kas no latviešu klasikas. Un iespējams drīzumā varēsim sagaidīt kaut ko latviskāk viņa izpildījumā. Эй, так tu dirst! Эй, pijām atbļā! Эй, dirst! Эй, dirst! Эй, dirst! Эй, dirst! Jā! Эй, dirst! Эй, dirst! Bļā, māks, nākuj! Ej, dirst! Ej, dirst! Māks, bļā! Ej, dirst! Manuprāt, te ir potenciāls. Kaut gan varētu CSDD un ceļu policijai ieteikt līdz jāņiem izveidot kampaņu ar saukli Neļauj savam draugam iet dirst! Ej, tak tu dirst! Ej, pijām atbļā! Ej, dirst! Džekam ļoti bagātīgs vārdu krājums. Interesanti, kādi vārdi birst pār viņu lūpām, kad viņš seksā sasniedz kulmināciju? Ej, tak tu dirst! Ej, pijām atbļā! Ej, dirst! Ej, dirst! Ej, dirst! Bļā, māks, nākuj! Ej, dirst! Ej, dirst! Un pēkšņi attopies ar grūtnieci pie sāniem, un viss, ko var teikt, ir... Bet vispār šķiet, ka Džekam ir karjeras iespējas kļūt par hokeja komentētāju. Ej, tak tu dirst! Ej, pijām atbļā! Ej, dirst! Ej, dirst! Ej, dirst! Ej, dirst!
Jā, ej, dirst, bļā, māks, nahuj, ej, dirst, māks, bļā, ej, dirst. Tagad nopietnāk. Man nedaudz žēl šī BMW E28, tomēr tik rets modelis. Tur noteikti kāds dabūs pat virsu no mammas. Bļā, ej, dirst. Īkšķi gaisā, ja arī tu pēc šī video noskatīšanās pateici ej dirst. Paldies par uzmanību. Mani sauc Dmitrijs. Neaizmirst abonēt manu kanālu. Un tiksimies nākamnedēļ.